Dažreiz pāreja nemaina tavas attiecības. Tā vienkārši atklāja to, kas jau bija tur, slēpās. Kad Dievs tevi pārkārto, paaugstina un atklāja tavu īsto mērķi, tiem, kas ir ar tevi tuvākie, var būt grūti to pieņemt. Tas var būt šokējoši. Tu domāji, ka viņi priecāsies par tevi un svinēs izmaiņas tavos apstākļos. Tā vietā tu saskaries ar kritiku, negatīvismu un pat dusmām. Tevi var nesaprast, jo viņi apšauba tavus nolūkus. Viņi tevi var nosaukt par augstprātīgu, pārāk ambiciozu. Viņiem patika tava iepriekšējā versija. Kaut kādu iemeslu dēļ viņiem šķiet dziļi neērta. Kad Dievs tevi veda cauri pārējai, tavas attiecības bieži mainās. Ne visi, kas bija daļa no tavas dzīves, turpinās būt, vismaz ne tajā pašā pakāpē. Tava vīzija, aicinājums, loma ir mainījušās, kamēr viņi iespējams palikuši nemainīgi. Viņi bija spējīgi doties šajā ceļā kopā ar tevi līdz šim brīdim, bet viņiem var nebūt tas, kas vajadzīgs, lai turpinātu ceļu tālāk. Tas var būt dziļi sāpīgi, bet tā ir arī daļa no izaugsmes procesa. Nesāc tērēt savu dzīvi, mēģinot mainīt cilvēkus, kuri apņēmušies palikt nemainīgi. Patiesība ir tāda, ka daži cilvēki vēlas palikt tādi paši uz visiem laikiem, un viņi vēlas, lai viņu attiecības arī paliek nemainīgas. Tas visbiežāk notiek ar tiem, kas ir tev vistuvākie. Viņi vienmēr ir uztvēruši tevi kā noteiktu personu konkrētā kontekstā. Bet tu mainies, augi, ilgojies pēc vairāk no dzīves, izmēģini jaunas lietas, un tagad tev ar viņiem ir mazāk kopīga nekā iepriekš. Jūs vairs nesavienojaties tik dabiski kā agrāk. Tas var kļūt sarežģīti, esot kopā ar šo cilvēku ilgāku laiku. Un tā, ka tu esi starp to, kas bija un to, kas kļūsti, neļauj sevi apžilbināt vai satricināt, ja piedzīvo spriedzi vai sarežģījumus ar tiem, kas bijuši daļa no tavas pagātnes.